Jau čau visiem. Būtībā bitkoiniņš nav šaubas. Ejam atpakaļ uz 48, 51. Un šobrīd mēs izrāvāmies ārā no šī trīsstūra. Un laimīgi jauno gadu. Būtībā viena feature, kā mēs visticamāk vienkārši panācām atpakaļ, uztaisījām rītestu, bet mēs vienkārši turpināsim iet augšā. Tad vienkārši jāiet viņam augšā. Tas nevar būt. Viņš noturējās tik ilgi, uztaisīja rītestu un izšāvās cauri. Jā, vienīgais, kas var būt, es uzslēgšu atpakaļ dienas čārtu, kā rekurs šeit pie šīs te robežas, kas ir 51, 52 tūkstoši vai bišķiņa augstāk, varētu būt robeža, kur daudzi tie, kas investē šitajā periodā, kas bija ap 21. gadā un ļoti apdedzinājās, visticamāk tirgos un saglabās kaut kādu nulles pozīciju sev. Tas ir viens aspekts, ka pie šīs te cēnu robežas gan varētu būt tāds lielāks dips. Vismaz man tā šķiet, ka tā tas varētu būt. Vispār jau būtu forši jau uzšaut uz 65, un tad, lai dipo, cik grib. Bet pa lielam ir tā, ka es sev izdomāju jaunu stratēģiju, varu padalīties ar viņu, kuru es šobrīd darīšu. Ir tā, ka ļoti daudzi nopirkuši shitcoins, maziņos coins, kas maksā tur zem centa, un ļoti daudz ir tādi gaming projekti, un ir kaut kādi gaming projekti, kur vienkārši stāv uz vietas, un viņi ir flat, un viņi varbūt arī kaut kādu laiku pakāps kaut kāds mazs procentiņus, un tikai tad šausies gaisā. Kamēr viņus neaiztiek, parasti ir tā, ka pēc Bitcoin un Ethereuma citi lec uz L2 projektiem un lielajiem altcoiniem. Un būtībā es pats izmantošu tā, ka šeit disclaimers, skaties pats pēc saviem ieskatiem, uzņemies pats savu risku, un tev nav jādara tā, kā es to daru. Bet būtībā ir coini, kuri stāv uz vietas, jeb mazlietiņ pakāpās, bet viņi īstenībā ir pie robežas izšauties ārā uz citu cenu kategoriju. Un es izdarīšu tā, ka es swapošu lielu daļu uz mana coinu, jo viņš šobrīd ir pārsniedzis robežu un uztaisījis rītestu uz šīs te robežas, kas šeit kādreiz bijusi. Un cena kategorija 82 centi un eiro 10, eiro 12 centi, gan arī 100% varētu būt tas, uz kurien varētu uzšauties viņa augšā. Ja mēs runājam par altcoiniem, es vienkārši, kāpēc es runāju un izdomāju šo te stratēģiju izdarīt tā, tāpēc, ka, lai tā nauda nestāv uz tiem mazajiem coiniņiem ilgu laiku, tikmēr paaudzēt kapitālu augšā un nosvapot uz šitiem te, un pēc tam pārlekt uz viņiem, jo tikai viņi pašās beigās vienkārši sāks lidot augšā. Vēl kas guļ un ir laba cena, 38 centi, tas ir Ancient Coins. Tas arī ir ar lielu potenciālu. Viņam ir arī tā, ka viņš šobrīd ir 70, 74, 72 un eiro 15, net USDT ir pārējais, labi, dolāros. Manu vainu. Dolāros tas ir, nesajauciet šo te, neizdariet, nerunājiet tā, kā es runāju, bet dolārs 17. Tas būtībā īstenībā ir nākamais targets, piemēram, Ancient Coinam. Un pa vidu šeit šīs te 52, 73 dolārs 15. Un pēc tam tikai pēc šīs robežas arī. Ja tik dolāri 17 pārsniedz 15, 17, tad būtībā vēl augstāk.
Un tad var svapot uz mazākajiem, bet tikmēr paaudzēt to kapitālu. Nu, es izdarīšu šo te stratēģiju, varbūt kādam interesē, tad variet pamēģināt. Bet riskus paši izvērtējiet, paši veiciet savu analīzi, vai gribat to darīt vai nē. Pārskatiet. Un arī kas vēl pa prikolu ir tas, ka vienkārši volumes. Volumes ir tas, kas ir noteicošais visais. Un šeit ir, piemēram, 24 stundu laikā Decentraland volumes ir 89 miljoni. Vienkārši. Te nauda apgrozās un te kustās nauda vienkārši. Ja tu pasties kaut kādu to pašu, tie mazie bloks, ja, kur man tur arī stāvēt, no blokas pārlekšu. Mēdz, kas ir, jā, šitais te nevists coins. Bloktopija, kur ir. Viņam ir 700,000 trading volumes. Labi, priekš tāds shitcoin nav arī maz nauda, bet tomēr tas nav tās apgrieziens. Viņš diezgan neinterāls visu laiku stāv un nīkuļo bišķi. Bišķi pat daudz, tā kā jau saka, var redzēt, ka tā komanda viņiem arī neieliek tādu efortu, lai viņš baigi uzsprāgt. Bet, jebkurā gadījumā viņam ir labas opcijas, tāpēc, ka viņi visu kaut ko liek un publicē savās metaverse kartes kaut kādus, kā var iet viņu metaverse pasaulē un tā tālāk, bet tā komanda baigi nereaģē un viņi tur bloķē visādas, kas prasa visādas interesantas jautājumus, bloķē savu tos lietotājus savā Discord grupā, līdz ar to viņi tādi sāk bišķiņi pa pusē skečī palikt, bet ir procentuālā ziņa par to potenciālais tā teikt, potenciāls viņam ir un piemēram, par to, ka viņi publicējuši daudz dažādas ziņas, viņa tā cena nedampo tā lejā. Līdz ar to, 50-50. Es domāju, viņš jau pagaidām pastāvēs un līdz viņš atkal kaut kur atdzīvosies. Arī publicitātes ziņā un tā tālāk. Brauks ceļojumā, vai ne? Uz kaut kādu Āfriku, ne? Jaungvinēju. Kroč, tā. Kas vēl te bija labs? Pa ko es gribēju? Pie kā es paliku? Jā, kroč, močiem te iekšā. Tad vēl, kas ir pats Dogecoins. Dogecoin pozīcija vispār netaisos tirgot nost. Viņš ir šobrīd pārkāpis šo te robežu pie 9 centiem, notestējis viņu. Un es domāju, ka viņš vienkārši ies augšā 15, 20 centi. Nākamais targets būtībā ir. Viņš te, es domāju, ka nestāvēs. Viņš normāli rītest ir uztaisījis un tikai uz augšu. Tur man liekas, ka nav jēga, viņi vienkārši pagaidām mētās šurp turp. Bet, ja gribās svapot, kāds svapo, tad dara pa savam, visi cool. Kas notiek ar Veracity? Šo te pozīciju gan es pagaidām iesaldēs, lai stāv. Viņš arī pārkāpj šo te robežu, tos 0,07 centus. Un te formējās tāds normāls trīstūris, ir augšupejošs trends. Jāskatās. Čisti jāskatās. Un te veidojās augšupejošs trends, līdz it kā ķipa no tā viss lejā, bet te rekur ir augšs jau. Tātad, trendam kā veidojās pumps, pakāpiens, tings, tas nozīmē, ka iet uz augšu. Tātad, kas vēl? Reku šis te vēl ir tāds arī īstenībā interesants projekts Immutable X, kas ir no Gaming Coin. Viens coins maksā 2,27. Skatoties uz kuru exchange. Es izmantoju un skatos tagad būtībā uz KuCoin visu. Binance arī kartes ir noslēgusi laikam tagad lietotājiem. Nezinu, kas tur īsti būs.
mazāk izmantoju Binance. Bet kaut kādus čārtus es salīdzinu, skatos arī uz Binance exchange. Tā kā tam arī pievēršat uzmanību, tur kaut kāds pat 1 cents vairāk vai mazāk. Tas, ko es šeit rādu, atšķirās tāpēc, kad jūs skatāties uz citu exchange vai jūs skatāties uz eiro valūtas, nevis uz dolāriem. Es pats skatos uz eiro valūtas daudz kur citur savās aplikācijās. Līdz ar to, tāpēc es saku eiro. Kas ir Matika? Matikam bija foršs dāms rekur pirms Ziemassvētkiem bija labs 73 centi. Eiro 8 vienkārši uzlidoja. Nē, bet dolārs 8. Nu, sulīgi. Šis bija sulīgs variants. Es viņu nogulēju. Es tieši uz viņu skatījos, es domāju, bāc. Bet es kaut kā stāvēju, domāju, labi. Man bija kaut kādas pozīcijas, es negribēju viņus svapot, bet tagad es zinu, ka jaunais gads. Man paša prognozīt ir tāda, ka mēs uzlaiksim atpakaļ Bitcoin. Es varu kļūdīties. Es baigi bieži neparādos video, un tagad neparādījos arī kādu laiku arī, un neuztaisīju kaut kādu gada apskatu pirms tam pagājušajā gadā, tāpēc, ka, whatever, man bija vienkārši savu prikalu visādi, kas man bija. Bija ļoti daudz lietas, kas man bija jāatrisina, man nebija laika vispār taisīt video. Un arī kaut kas vienmuļš notika. Tā kā, tas jau bija skaidrs, kad viss izies uz augšu, kaut ko tur kurināt, kūdīt. Nebija prikals. Bet, vajadzēja taisīt, protams, vajadzēja. Sorry, Jake. Tagad man ir jauns plāns. Arī. Es uztaisīšu Telegram grupu. Telegram grupā varēs arī, man liekas, ka paņemt. Uztaisīšu tā, lai var čatot kaut kādas jautājumus, kaut kādas noteikti manis iepublicēto lietu varēs apspriest vai pačatot pa viņu. Būtībā, uztaisīšu tādu prikalu, varētu piesakot Telegram grupai. Es viņu kaut kur tad publicēšu apakšā zem video. Un, ja kas, izmantojot KuCoin Exchange, to noteikti kaut kur arī patās zem video varēs redzēt. Un ko es gribēju minēt? Es domāju, ka 1. ceturksnis līdz kaut kādam aprīlim, maijam mums vajadzētu būt tā, ka mēs ejam tikai augšā, kaut kādiem dipiņiem maziņiem. Un tad vasarā es domāju, ka būs kaut kāds cooldowns, maz drusciņi. Tā kaut kā, es vismaz tā to redzu. Priekš sevīm. Kaut kur bija, es vēl gribēju ātri atrast, es ātri atradīšu atsevišķi vienu tabu, aizvilkšu šitien te. Man bija. Rekurtē. Tad rekur Plan B uztaisīs savējo eiro analīzīt, un viņš saka, ka bums, jāiet tikai augšā, viss ir tā kā tas ir bijis iepriekš. Pieskaroties šeit šitai līniņai, bums, kaut kāds dampiņš bijis, mēs vēl neesam pie tās līnijas pieskārušies. Katru reizīt, kad ir iegājuši iekšā, mēs esam iegājuši zem viņas, mēs esam pēc tam gājuši ārā, lai pieskartos pie viņas. Es domāju, ka šitien te ir bijis tas moments, ka mēs, protams, neesam varējuši izlausties viņai ļoti stipri ārā cauri, bet tagad pie tā, ka tik liels hodleru daudzums ir, pie tā, ka nenormāli lielie vaļi vaļiem ir liels potenciāls iepirkt viņu un arī tam, ka tas ETFs būs pievienots. Bitcoins būs pievienots ETF-am. Tur nav šaubas, ka viņš nebūs.
labi, kaut kāds procents noteikti vienmēr var būt to, kad hypes apkārt zem viņi ir un var to hype izmantot. Bet būtībā izskatās, ka drīzāk ir izdevīgāk uztaisīt pilnvērtīgu hype, uzlidināt augšā un pievienot viņu ETF-am, nekā viņu atstāt un vienkārši fejkot to visu. Un prikals kāds ir, ka tad, kad pievieno ETF-am, tad $1 market capam reizinās reiz 100 laikam, pa 100 vienībām. Un tāpēc tur ir tā prognoze to, ka viņš var uzlidot cik tur līdz tam 500 000 un tā tālāk. Un makes sense. To var paskatīties paši un nočekot. To variet nočekot. Un kroč, vēl viena lieta, ko es gribēju vēl parādīt. Kas bija, kuras viņi bija atradis? Tā priekšā štantē. Šo es nebiju sagatavojis jums. Bet. Tā, es atradīšu tā. Kur bija, MGS. Nē, šitā nebūs. Pa liekam, Michaels Saylors nopirka tos 14,000 bitcoins vēl. Un arī tas bija pie cenas, bija 41,000 cena, ka viņam bija 41,000. Wow, nu. Ok. Man likās bišķiņ pašam skečī tas, ka viņš nopirka pirms, man liekas, tas bija uzslatās, lai nofičot fact checkers būs Michaels Saylors. ETF, nē, Bitcoin. Chase. Kur ir viņa Twitter konts un X. Kas viņa atradu tūlītās. Viss labi. Posts. Normāli riepa sapaustojas viņš pa šito laiku. Vienkārši dažas dienas, bet katru dienu viņš kaut kādu savu Twitter kontu bombīja augšā. Bam. Labi, paskatieties ar manim kopā. Tā. Nē, nekāds īplais, kur ir? Sorry, Jake, šito man vajadzēja sagatavot iepriekš, es negribēju, vienkārši gribēju. Kur ir? 14,000 bitcoins vienkārši pa 615 miljoniem paņēma. Neko savu, vienkārši tā badās izmest ārā, nevis izmest ārā, iemest iekšā. Savu digitālajā maciņā vēl papildus fondiņas. Labi, viņš pērk caur uzņēmumu. Viņš šobrīd tūri 189,000 bitcoins, vienkārši 5,9 miljārdu vērtībā. Par vidējo cenu 31,168 par bitcoinu. Jau. Maz piķis man. Vot tā. Jā, tad bija vēl viena feature. Es saku, ja tur beigās pērk tās visas lielās kompānijas iekšā, tad, kad būs ETFs, tad pirks BlackRocks, pirks Fidelity, pirks tie, kas viņš tur bija? Neatceros. Uz mēles gala ir, bet neatceros. Kruču visi lielie pirks. Tur vienkārši ir, tur tas market caps pāraugs, nenormālākajā piķītas. Vienkārši tur zelts pat aizies. Bet kaut gan zeltam arī interesanti. Tas, kad
Pārsniedz Altam High uztaisīja. Rekur, šitien te. 23. novembrī. 2150 par vienu zelta klucim. Tā kā tā. Rekur mēs uztaisam rītest un neizstāst, ka viņš ies zemāk. Nu, varbūt viņš paies vēl te atpakaļ. Bet tad redzēs. Ja pāries 197, kaut gan tas arī tāds tas dienas čārtā. Tur vēl var paiet laiks, kamēr mēs aizējam līdz turienē. 1979. Tad būtībā var attiet lejā vēl kaut kas. Bet, neizstāst, ka dies. Amerikāņi ar visi mīži, kas tur notiks īsti ar to dolāru. Viss pasauli raustās par to, kas notiks ar to valūtu un kad tik nesāksies kaut kāds 3. pasaules karš. Tāpēc visi metās uz kaut kādiem alternatīviem aktīviem, kas var noturēt viņu, tā teikt, budžetu, viņu fondus, viņu pašu iekrātos līdzekļus. Tikai tāpēc, ka vērtība dolāram un eiro paliek arī vien mazāk un mazāk. Un es visu laiku pie tā cikla, es jau pagājuši gadu, bet aizveiz pagājuši gadu, pirms Ukrainā sākās viss lielais kariņš. Tad teicu to vienā no raidījumiem, kas man bija Kriptosports kanālā, tikai tas ir nobloķētajā kanālā jau. Es viņu vairs nevaru dabūt. Ja kāds jums YouTube atbildīgais pazīstams, iedodiet man viņu kontaktus, es gribu ar viņu parunāt, lai viņš man atdod atpakaļ kontu mana. Bet tikmēr varēja piesakojam šitam kontam un dodam tālāk virsū. Un es jau minēju par to, ka aizmirsu. Pārlaiz no to YouTube un aizlidoja man doma pavadiens. Crazy. Gadās. Jā, varēja. Skečī momenti notiek pasaulē un viens nesaprot īsti, kas notiks ar valūtu. Es atcerējos. Ja man 4 gadus atpakaļ, pirms 2020. Gada bija tā, ka man jau pietika ar visu un es varēju iekrāt un man bija forši visam ceļojumiem, viss pārējais. Tad 21. gadā tikko atnāca viss tas Covid figņa un tas tikko būtībā atnāca, tas jau 2000. Gada sākumā bija. Tad man uzreiz tas viss cenu kāpums lielais, kas uzkāpa, ietekmēja mans pašs līdzekļus un to, cik man daudz paliek pāri no tās pašas nopelnītās naudas. Un visu laiku es čeisoju to momentu, kad es atkal varu kaut ko izdarīt, bet līdz šim pašam momentam, sākoties no tā paša Covid krīzē, visas cenas ir kāpušas tā augšā, ka es pat neesmu varējis nočeisot atkal jaunu to handikapu. Un tāpēc ir ļoti labi mesties iekšā alternatīvās, tā teikt, aktīvos, kur var paaugstināt tev tavus ienākums. Un šis momentiņš vēl īstenībā, kamēr cenas ir bijušas zemas un ilgi stāvējušas, vienā brīdī viņas var izšauties augšā, un tas tev atkal varēs iedot tev papildus, tā teikt, līdzekļus. Tas ir mans skatījums, kā es pieeju tam visam momentam, un dažādos laika periodos man tas ir ļoti labi palīdzējis. Jau. Tā kā, jā, keeping heads up, stay positive, vai ne? Un skatāmies. Un Shiba coins, Shiba sūdiņš. Neteiksim tā, labi, neteiksim tā. Jau daudz Shiba fani ir. Jā, tur arī kaut kādas baumas ir bijušas un uzskata to, ka tā Shiba var tikt pievienot kaut kādam tur Ethereum maksājumam. Tas bija normāls burbulis. Es nezinu, vai tā būs, vai tā ir. Es neesmu to nočakojis riktīgi. Es zinu, ka vienkārši figurēja apkārt tās runas. Bet, viss kaut kas var notikt. Jā. Ok. Te jau arī īstenībā mēs esam atnākuši pie rītest zonas. Mēs esam virs viņas īstenībā.
Tā kā cena arī var pakāpties šī viņam. Jāskatās. Tur jāskatās vairāk visu to metriku, kas viņam notiek, kāds viņam volums ir, kas notiek. Ethereums varbūt kādam interesē. Jā, karoči, ejam augšā. Šaujamies augšā. Ļoti daudz tagad fano un pārlec uz Ethereum. Šiten pārlec pie šitās tēm. Te, kad uztaisīja Ethereum testu. Ļoti daudz publikācijas bija, daudz pārlec. Arī jau iepriekš. Bija, jā. Iepriekš jau bija jau arī daudz publikācijas teica, jālec uz Ethereum. Pareizi bija. Ko vēl? Tas laikam arī viss būtībā. Piesakojiet manam Telegramam, KuCoinam. KuCoinā vienkārši izmantojiet opciju referālu manējo un tev labums, man labums. Lēcam iekšā Telegramā, noteikti izdomāšu kaut kādu jaunu prikals, lai jums būtu interesantāk. Un noteikti nošērot citiem. Nevis tā, jā. Un nospied laiku un iekomentē kaut ko krūtu, kas ir tavu coini, vai ko es neredzu, vai ko tu gribētu, lai es apskatītos un uztaisītu kaut kādu mazo quick analīzīt. Šito čāli es paskatījos, jo man interesēja gala coins. Viņš arī diezgan domā prikalu pēc paskatīties, ka gala coinam varētu būt labs potenciāls. Bet, es turu savu pozīciju, tur īstenībā. Es viņu neesmu notirgojis, es viņu vēl iepirku. Bet kā būs? Ko tu zini? Rekur, virs 2 centi mēs turamies. Labi ir. Pārkāpsim. Mēs izdarījām šitā, mēs notestējām. 3 centus. 5 centi nākamajā. Bet būtībā īstenībā gala coinam ir potenciāls, tāpēc, ka viņam apkārt ir vismaz kaut kāda darbība notiek. Jā. Kas vēl? Kaut kas vēl? Neko, davai viss. Chill, turās. Investē iekšā, lai būtu zaļs svecs un laimīgs jaunais gads. Chill.